2009. gadā 7. maijā, kad visa pasaule svin lielo svētkus, radio dienu, kāda neliela jauka pilsēta, Liepāja, pirmo reizi sāk translāciju radiostācija City Radio. Viņas ģenerāldirektors ir Aleksandrs Magarams, pie kā mēs arī steidzamies. What happens in Vegas stays in Vegas. Labdien! Nu, ko saksim? Labi. Sakiet, lūdzu, vai jūsu izglītība un jūsu profesija ir saistīta ar jūsu pašreizējo nodarbošanos? Jā, bez šaubām. Man ir uzņēmuma vadības maģistra grāds. Es esmu ieguvis šo izglītību tieši tā jomā, kurā patreiz realizējos. Vai tas jums palīdz veidot un vadot jūsu biznesu? Protams, šodien šī izglītība palīdz man efektīvi un profesionāli vadīt savu biznesu un pret daudzām lietām izturēties maksimāli sapratīgi un racionāli. Kādam īpašībām ir jāpiemīt biznesa idejai, lai tai būtu maksimālais izredzes kļūt veiksmīgu, realizējot to? Es jums teikšu tā, ideja, jebkura biznesā, tas nav galvenais. Vissvarīgākais ir, kā jūs pret šo ideju attiecaties. Jūsuprāt, jūs esat izdomājis vislabāko ideju. Varbūt, taču jums nekas nesanāks. Ir jākalpo ne tikai par mērķi, ne tikai par kaut kādu līdzekli, kā piemēram nopelnīt naudu. Jūsu idejai ir jākļūst par jūsu sāpni, par jūsu dzīves sastāvdaļu. Tikai tad pat vissliktākā ideja varēs plaukt un zelt. Kādam grūtībām jābūt sastāpties tiem, kuri vēl tikai plāno izveidot savu biznesu nākotnē? Pirmais un pats galvenais šķērslis tie ir cilvēki. Ne krīze, ne finanšu kapitāls, ne jūsu tehnoloģijas vai iekārtas, bet cilvēki. Patreiz sarežģītas ekonomiskas situācijas apstākļos daudz gudru un talantīgu cilvēku pamet valsti. Un kurš paliek? Paliek vājāki un mazāk ambiciozi. Tieši šie apstākļi rodas vislielākie šķērsļi. Jūs, kā uzņēmuma vadītājs, pats varat būt vislabākais darbinieks, visrezultatīvākais savas kompānijas spēlētājs, bet tā ir pa maz. Ir svarīgi, kas jums ir apkārt, kādi būs cilvēki, kāda būs komanda. Ja tie būs darbinieki ar uzvarētāju īpašībām, kuri ir raduši savu dzīves sasniegt teiksmes rezultātus, tad kopā ar tādiem cilvēkiem jūs pārvarēsiet jebkādus šķērsļus. Jaunajiem uzņēmējiem es gribu dot padomu. Vispirms par to visu padomāt, un tikai pēc tam veidot savu kompāniju. Un tad viss būs labi. Paldies jums, Aleksandrs, par interviju. Lai jums veicas!